Svari, man prieks jūs uzrunāt, un man priekšā jūs februāra horoskops. Šis mēnesis dos jums iespēju demonstrēt un parādīt savas prasmes, ko nu jūs pa īstam protat, un īpaši šo jūsu prasmi risināt konfliktus. Un tātad prasmi vest pārunas. Tamdēļ labi ir strādāt ar klientiem. Ja tad klausās kāds svaru priekšnieks, tad ziniet, kur viņi ir šajā mēnesī jābīda. Katrā ziņā apkārt esot šie cilvēki pamanīs šo jūsu prasmi. Mēneša laikā labi strādāt ar klientiem un tātad labi risināt dažādas pārunas, un tāpēc mēneša otrajā pusē jūs varat saņemt piedāvājumu vai nu sarežģītāku darbu veikt, vai papildus kādu darbu uzņemties, attiecīgi palielinot jūsu samaksu. Tātad jums ir iespēja iegūt kaut ko atbildīgāku, lielāku, veiksmīgāku, un tas, kas ienāk šajā laikā jūsu dzīvē, tas tādā nevis uzreiz, bet tādā laika gaitā patiešām vedīs jūs pie izaugsmes, vedīs jūs pie tāda personīgo mērķu sasniegšanas un uzplaukuma. Un pirmajā pusē vairāk gribēsies arī sirdī kaut ko, bet šo te nepametiet novārtā to, ko es tagad teicu. Tā ir iespēja kārt pa karjeras kāpnēm. Bet pirmajā pusē var gadīties, ka jums vairāk gribas kaut ko priekš sirds, izklaides, hobiji, radoši. Jūs ļoti labi varat hobijos izpausties. Un uzreiz es atkal jums teikšu, ka šajā mēnesī jūs savu hobiju varat pārvērst par personīgo rūpalu. Jūs varat sākt ar to pelnīt savu naudu. Tikpat veiksmīgi var virzīties arī attiecību jautājumi. Tad, ja jums būs tāds draudzīgs, atvērts, komunikabls noskaņojums šajā mēnesī, un tas ļoti nāks par labu arī romantiskām attiecībām, jo šis jūsu garastāvoklis noskaņojums piesaistīs pretējo dzimumu, tāds vieglums, rotaļīgums, un tāpēc jūs varat izveidot attiecības, kuras arī tieši tāpat kā tā veiksme var būt ilgstošas. Tamdēļ neslēpiet savu valdzinājumu un noteikti komunicējiet ar cilvēkiem, izrādiet arī rūpes par partneri, kurš jums ir iepaticies, un skatieties, kā jūs varat risināt tātad vieglāk jau esošajās attiecībās ar šo enerģiju kaut kādas domstarpības. Šis aspekts ir tik labs, ka jūs pat varat atļauties riskēt, bet te gan es ieteiktu apskatīt savas personīgās kartas. Ja tās arī atbalsta šo jūsu nodomu, tad jūs patiešām šajā mēnesī pat varat atļauties maķinīti pāriskēt. Un mēneša otrajā pusē es jums ieteiktu parūpēties arī par savu veselību, tātad noteikti pievērsiet uzmanību savai imunitātei, ja ir kaut kādas hroniskas saslimšanas arī tām, noteikti esiet dabā, lietojot kaut kādus vitamīnus, un ja jūtat, ka ir nepieciešams vēl lielāks atbalsts, tad meklējiet speciālistu tātad palīdzību. Noteikti paļaujieties uz savu veselo saprātu, tas šajā mēnesī būs pietiekoši spēcīgs un ļaus jums iet par jūsu izvēlēto dzīves ceļu. Tā, visu labu!